diezgan gara dienas kārtība. Jau nāko pēdējie 2 deputāti, jā. Tad varbūt pirms mēs ķeramies pie dienas kārtības, mums ir viens priecīgs notikums. Tātad vēl vienam kapitāla sabiedrības vadītājiem ir apaļa jubileja. Mums vajadzētu kolektīvi nostavīt Juriju. Tā kā, lai tev daudz spēku un lai tev spēcīgs izsaka. Tā, par dienas kārtību. Tātad šodien mums ir laikam rekorda gara sēde pēc jautājumu skaita. Mums ir 40 dienas kārtības jautājumi, no kuriem 3 ir iekļauti vakardien pēc dienas kārtības izsūtīšanas. Tātad par nolikumu projektu Ādažu novada Bāriņu tiesas nolikums, par Ādažu pašvaldības policijas piedalīšanas projektā zivju resursu aizsardzības pasākumu Ādažu novada administratīvā teritorijas ūdens tilpēs un par saistošiem noteikumiem atver ciemu nekustamā īpašuma kalnatāra un dižitāra lokāla plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tātad, lai šos 3 papildus jautājumus iekļaut dienas kārtībā, ir nepieciešams domes balsojums, kā arī mēs, lai kaut kā racionalizētu darbu, nolēmām turpmāk informatīvos ziņojumus likt kā atsevišķu bloku, jo ir lemjamie jautājumi un ir vienkārši klausāmie jautājumi, lai mums vieglāk saprast. Un tātad tās ir vienīgās izmaiņas dienas kārtībā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai iebildumi, vai varam balsot par dienas kārtību šādā izskatā? Priekšlikumu nav, iebildumu nav. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta dienas kārtību ar 40 jautājumiem šādā izklāstā. Vienbalsīgi. Paldies! Sākam dienas kārtības izskatīšanu. Pirmais jautājums - pārskats par domas lēmumu izpildu un administrācijas darbu. Ziņo Gunts Porietis. Doma nekas tik daudz politisku lēmumu nepieņēma janvāra mēnesī, bet no tiem politiskākajiem, kas ir izpildīts, tad pirmkārt ir izveidotas ar grupas rīkojumu 5 darba grupas attīstības programmas izstrādē. Rīkojums ir nosūtīts darba grupas locekļiem ar uzdevumu, kāda tad ir rīcības secība un darba grupu locekļu vārdisko sastāvu.
ieguldījumus ceļa tīkla uzlabošanā, tad mēs šo sarakstu aktualizējam. Esam izpildījuši domas nolemto un iegādājušies tos 35 elektroapgaismas stāvus Galvalnē no sadales tīkla, par kuru jūs lēmām. No gada sākuma nepilnos 2 mēnešos doma ir sagatavojusi un parakstījusi jau 231 līgumu. Tas ir daudz 2 mēnešos. Vienu līgumu esam uzteikuši, pārtraukuši, izbeiguši. Tas ir ar uzņēmumu, kurš apņēmās izstrādāt jaunu domas mājaslapas projektu. Uzņēmumu ļoti neveicās ar darbu izpildi. Mēs neesam vairs tik pacietīgi, lai gaidītu, kad viņi tur beidzot spēs mobilizēt savus resursus. Tāpēc vienkārši izbeidzam ar viņiem līgumiskas attiecības. Neko par šo darbu neesam samaksājuši, bet laiks ir iekavēts un pie tam esam vēl laika gaitā konstatējuši dažas lietas, kas varētu nākt labumā mūsu pašvaldības mājaslapas uzlabošanai, tāpēc sludināsim jaunu iepirkumu procedūru. Cita informācija, kas būtiski jums zināšanai būtu, izmantojot izdevību Kādažu militārajā bāzē atrodas ASV kontingents 180 karavīri, tad esam ar viņiem norganizējušies tikšanās vadības līmenī un esam interesējušies, vai viņiem ir kaut kādas tehniskas vai citas iespējas piedalīties novada teritorijas labiekārtošanā vai kāda cita veida palīdzības sniegšanā. Pagaidām esam dabūjuši no viņiem tādu pozitīvu piekrišanu, ka viņus ar karavīriem labprāt apmeklētu mūsu mācību iestāžu angļu valodas stundas, kā oriģināla valodas nesēji varētu piedalīties pašnodarbībos, vai arī var kaut kādās citās sadarbību veidos, piemēram, pēc to vai nodarbojas kā amerikāņu futbolu vai regbiju, vienalga, lai parāda, kā viņi cīnās. Otra lieta, mēs, protams, interesējamies par viņu tehniskiem līdzekļiem. Viņiem ir kaut kāda specializēta tehnika, ko mēs varētu izmantot. Vai nu tas ir aizsargu gāņu stiprināšanā vai kādā ceļu posmu labošanā, bet ne šim kontinentam. Katrā ziņā esam saņēmuši to solījumu, ka viņi labprāt piedalīsies ar nākošo tūri, kas ierodās aprīlī. Nu jau smagāk, nopietnāk inženiertehniku, tad paskatīsimies, kur mēs viņus varētu izmantot. Katrā ziņā to paši karavīri teica, ka nebūtu labi, ka viņus izmantot kaut kādā demolēšanā, graušanā vai iedzināšanā. Mēs runājam par tirgus lauku un ūdiņām. Viņi teica, ne, to viņi gan negribētu. Tas izskatītos ļoti slikti, ka viņi atbraukuši Latviju, jo šeit visi posta nost. Deputātu zināšanai un jūsu pašu darbības apspēršanai informēja, ka Kādažu ciema centra vides attīstības plenērs būs 27. un 28. februārī, tā ir piekdiena, sestdiena. Un tad būvvaldes vadītājiem un likums nodot, ka esat mīļi aicināti piedalīties tā plenēra darbībā, un ja jums ir patiešām vēlme ņemt dalību un izteikt savus piedāvājumus vai priekšlikumus, tad lūdzu dariet zinām un būvvaldes vadītāju vai viņiem organizatoriskos darbus varētu veikt. Informācijai domai mēs esam saņēmuši arī Rīgas rajonā tiesas lēmumu norakstu administratīvajā lietā, kas tika ierosināta par deputātes Strūdes sūdzību domas administratīvo komisijas lēmumu attiecībā uz domas priekšsēdētāja nesaukšanu par administratīvās atbildības. Tad tiesa atzina, ka sūdzība nav pamatota, tā ir noraidāma un lēmums nav pārsūdzams. Tiesa arī ir atzīmējusi, ka juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja Klāpa drīkstē izskatīt deputātas iesniegumu, un tiesa atzīst, ka Klāpa sniedz atzinumu kā kompetenti iestādes juristi, ko tiesa vērtē kā iestādes rūpīgi pieeja. Mēs saņemam gan kritiskas, gan arī labvēlīgas atzinumus par pašvaldības darbu, un tas ilustrē mums domas darbinieku kompetences līmeni. Tas viss. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Plumīti. Man jautājums par to 27.28. Kas tas par formātu ir? Tā ir kaut kāda apspriešana vai kā tas fiziski notiek? Jā, formāli ir tā, ka mēs kā pašvaldība esam uzrunājuši formāli formāts kāds ir? Apreiz datas. Jā, es varu izstāstīt. Bet ir kaut kāda dienas kārtība uz tām 2 dienām, vai jānāk no rīt līdz vakaram būs dienas, vai ir kaut kādi jautājumi, kas ir kaut kādos noteiktos laikos?
Es varu izstāstīt, vakardien bija organizatori no arhitektu birojas Sijāna nams, es aizmirsu, kā sauc. Tātad doma ir tāda, ka viņi organizē pasākumu, viņš ir pieteikts arī uz Kultūra Kapitāla fonda atbalstu. Mēs nezinām, izdosies saņemt vai ne, bet tātad formāts ir tāds, viņš ir organizēts jau gan Rīgai, gan Liepājai, gan daudzām pilsētām. Tātad tiek pieaicināti dažādi arhitekti, kuri vēlas, tas ir brīvi, un viņi analizē kaut kādu mūsu pašvaldības definētu problēmu. Piemēram, centra apbūve vai satiksmes organizācija vai vizuālais tēls vai drošība ar Tallinas šosei un tā tālāk. Un tātad ir nozīmēt šīs divas dienas kā indikatīvais laiks, kurā tātad mēs strādātu, un tur būtu cilvēki, kas ir tātad arhitekti, kurus viņi paši uzrunā sasauc, un arī no mūsu domas puses, gan darbinieki, gan deputāti, gan varbūt kādi vienkārši brīvprātīgie var piedalīties šajā darbā. Un viņš sāksies ar problēmas apzināšanos, mums no domas puses vajadzētu būt vienam vai vairākiem ziņojumiem, kur mēs identificējam šīs problēmas, kā mēs viņas redzam, varbūt iezīmējam kaut kādas hipotēzes, kur mēs redzam risinājumu virzienus. Un tad jau šis darba orgāns, šie arhitekti, viņi izveido šo darba metodu, kā viņi to risinās. Tas var ietvert izbraukumu dabā, apskatīt šīs problēmu vietas, un tad viņi diskutē, zīmē, un gala beigās top kaut kādi piedāvājumi skiču formātā un ar kaut kādām prezentācijām tā tālāk. Šī ļoti labi tā darba forma tieši tādiem vīzijas tipa dokumentiem, un tas ir atvērta tipa tāds prāta vētras tā kā ietvers, un tiešām visi, kuriem ir laiks un interese, laipni lūgt piedalīties. Tas ir svarīgs pasākums, jo šie secinājumi un šīs idejas, viņas mums var noderēt gan pie attīstības stratēģijas veidošanas, kurš šobrīd ir atvērts dokuments, gan tiek teritorijas plānojuma izmaiņām, kurš šogad vēl būs jāatver. Mēs esam budžetā jau iebalsojuši resursus, kā arī citiem varbūt praktiski rakstura risinājumi. Mums ir daudz ielas tehniskā projekta izstrādes paredzētas šogad. Un šīs idejas viņas var noderēt. Tā kā tā ir tā ideja. Kuras problēmas tas šobrīd plānojam celt uz šo priekšsēdienu? Tas ir pēc mēneša. Ne, februārs. Marts. Nē, marta pēdējā, tātad semināra indikatīvais laiks ir marta pēdējā piekdiena, marta pēdējā sestdiena. Tātad 2 dienu. Tas nav tuliņš. Es domāju, lai mums lielākas skaidrības labāk būvvaldes vadītājus izsūtīs e-pastā informāciju. Tā, paldies. Pieņemam pārskatu par domas lēmumu izpildu administrācijas darbu. Otrais dienas kārtības jautājums – informatīvs ziņojums par biedrības Gaujas partnerību darbību. Ziņo Inga Pērkone. Kaut kas neies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, pieņemam zināšanai. Otrs jautājuma bloks iepriekš pieņemto domas tiesību aktu precizēšana. Tātad trešais dienas kārtības jautājums par grozījumiem domas 14. gada 28. oktobra lēmumā numur 241 par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11. Ziņo Gunts Kurietis. Šajā lēmumā bija tehniska kļūda, kad sestdienas dienā rīta pusē nebijām ierakstījuši laiku, kad gaļas izstrādājumus var pievest pie veikala, pie jādaža terasēm. Iesniegumā tas bija norādīts, lēmumā nebija, tāpēc lūdzam papildināt lēmumu un izdarīt tajā grozījumus. Lūdzu atbalstīt. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta precizējumu lēmumā par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11. Nosakot precīzus laikus transporta izmantošanai. Kurš par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos ziņo Everita Kāpa. Janvāra domas sēdē mēs apstiprinājām grozījumu domas saistošos noteikumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību, ar kuru mēs noteicām jaunu pakalpojumu ģimenes asistents. Reģionālā ministrija lūdzu precizēt saistošo noteikumu tiesisko konstrukciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta redakcionālos grozījumus saistošajos noteikumos par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību? Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos ziņo Natāļa Krasnova. Janvārī tika pieņemti saistošie noteikumi, atžinot pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas pirmskolas izglītības ieguvei, un 13. februārī ir saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums saistībā ar šiem noteikumiem, kurā lūdz precizēt tiesisko pamatojumu un arī noteikumu 15. punktā un 16. punktā aizstāt vārdus vecāku un likumīgais pārstāvs uz vecāku vai aizbildni, kā arī ir precizēta numerācija. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta grozījumus saistošajos noteikumus? Saistošajos noteikumus Ādažu novada pašvaldības līdzfinansē piešķiršanu pirmskolas izglītības ieguvei. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Trešais jautājuma bloks sociālā komitejā izskatītie jautājumi. Par saistošo noteikumu projektu grozījuma Ādažu novada domas 14. gada 25. marta saistošajos noteikumos numur 7 saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā Ādažu novadā ziņo Everita Kāpa. Tātad ir sagatavot saistošie noteikumi par grozījumiem par braukšanas maksas atvieglojumu saistīt ar to, kad ar šī gada 1. janvāri represētās personas sabiedriskajā transportā reģionālas nozīmes var braukt uz maksas. Tas nozīmē, ka šo braukšanu kompensē nevis pašvaldība, bet valsts. Līdz ar to mums nav vairs mūsu saistošos noteikumos nav vajadzīga šī persona grupa. Līdz ar to ir izteikts tas punkts, uz ko attiecas saistošo noteikumu jaunā redakcijā. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus Ādažu novada domas saistošajos noteikumos numur 7 saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā ziņo Pēters Pultraks. Ādažu novada doma sociālā komiteja izskatīja pilsoņu Alderi 1.1 iesniegumu, lūgumu piešķirt pašvaldības dzīvokli ģimenei, kurai 3 cilvēki, 1 nepilngadīgs bērns. Vasarā beidzoties dzīvokļu iest līgums, un tā kā saņem minimālu algu, tad nepietiek un nomaksāt par dzīvokļu. Sociālā komiteja izskatīja šo lietu un nolēma atteikt uzņemt rindā uz Ādažu novada pašvaldības dzīvokli. Dzimušas 16. martā 1987.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta domas lēmumu atteikt uzņemt rindā pašvaldības dzīvoklim. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi. Dienas kārtības jautājums numur 8. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Sūnas, lokāla plānojuma nodošana, publiskajā apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Pēckojas Andrejs. Tātad šo jautājumu izskatījām attīstības sēdē. Nekustamā īpašuma Sūnas, lokāla plānojuma pirmas redakcijas nodošana, publiskajā apspriešanai un instances. Un institūcija atzinumu saņemšana. Attīstības sēde virzienu uz domas sēdi nodot publiskā apspriešanai šo lokālu plānojumu. Pirmās redakcijas apspriešanai. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta nodot publiskajai apspriešanai un institūcija atzinumu saņemšanai Ādažu novada Ādažu ciemu nekustamā īpašuma Sūnas lokāla plānojuma pirmo redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu neīsāk par 4 nedēļām. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Vai ir var papildus jautājumu vēl vietas par Kalnā, par Dižu? Tas ir pašā dienas kārtības beigās. Vai deputātiem nav iebildumu, ka izskatām šobrīd papildus dienas kārtībā iekļauto jautājumu numur 40, kurš arī attiecas uz teritorijas plānošanu, Kalnatari un Dižatari, ņemot vērā, ka ziņotājs šobrīd ir izlīdz. Nav iebildumu. Lūdzu. Tātad par saistošu noteikumu atveru ciemā nekustamā īpašuma Kalnatari Dižatari lokāla plānojuma grafiska daļa teritorijas izmantošana un atbalsta noteikumu izdošana. 2014. gadā, 23. decembrī, mēs pieņēmām lēmumu par lokālu plānojumu galīgas redakcijas apstiprināšanu, bet pēc procedūras šo lokālu plānojumu tātad jāapstiprina tie saistoši noteikumi. Līdz ar to lokāla plānojuma galīga redakcija tika publiskota, ievietojot to pašvaldības mājaslapā un publicējot paziņojumu laikrakstā Ādažu vēstniecībā. Sabiedrībai bija iespēja iepazīties ar lokāla plānojuma galīgu redakciju vismaz 3 nedēļas. Priekšlikumu vai iebildumu par lokāla plānojuma galīgu redakciju netika saņemta, līdz ar to ir sagatavots lēmums par saistošu noteikumu izdošanu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Lēmumu projektam izdos saistošos noteikumus Ādažu novada atveru ciemu nekustamajiem īpašumiem Kalnatari un Dižatari lokāla plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Atgriežamies tātad pie 9. dienas kārtības jautājuma par centralizētās siltuma apgādes attīstības darba grupas darbības rezultātiem. Ziņo Zigurds Blūzmanis. Cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, darba grupa ir saskaņā ar nolikumu uzdevumu ir veikusi nepieciešamo izpētes darbu. Tātad prezentācija ir veikta attīstības komitejas sēdē un atbilstoši priekšlikumi ir iesniegti. Gribu izteikt lielu paldies visiem darba grupas dalībniekiem par savu laiku, ko patērējuši šīs darba grupas laikā, gan deputātiem, gan arī domas darbiniekiem. Tātad lūdzu domi pieņemt šo ziņojumu un apstiprināt. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Vai varam pieņemt ziņojumu? Ja pat jautājumu nav. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta pieņemt centralizētā siltuma apgādes attīstības darba grupas ziņojumu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies. 10. dienas kārtības jautājums par koku un ilgadīgo stādījumu uzskaitu un vērtēšanu. Ziņo Iveta Grīviņa. Lai varētu veikt vienkārši bioloģisku aktīvu uzskaitu grāmatvedībā arī augušos kokus, tad izstrādāt iekšējie noteikumi, kādā veidā tieši šos kokus novērtēt. Lūdzu, vienkārši zināt šo iekšējo. Paldies. Vai deputātiem ir jautājums? Jautājumu nav. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta iekšējos noteikumus par koku uzskaitu un vērtēšanu. Kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Par koncepcijas apstiprināšanu jaunu daudzgadīgo stādījumu ierīkošanai 1. ielā un Gaujas ielā 16. Ziņo Iveta Grīviņa. Lūdzu. Koncepcija pieņem, jā, mums arī jāakceptē. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi vai iebildumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta koncepciju jaunu daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanai 1. ielā un Gaujas ielā 16? Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Par ielu tirdzniecību ziņo Everita Kāpa. Informēju, ka šeit domas dalījās attīstības komitejas sēdē. Tātad es sākšu ar to, kad ir saņemts iesniegums no SIA UNAS, kura lūdza pašvaldībai piedarošā laukumā Gaujas ielā 7 tirdzniecība ar lietotiem apģērbiem un lūdza uz visu gadu. Šī jautājuma debats mums uzsākās attīstības sēdē, ņemot vērā to, ka šim laukumam ir uzsākta, tā pa lielo varētu teikt pārbūve, pati būvniecība vēl nav sākusies, bet ir sākusies šo tātad kiosku nojaukšana, un tas, kas būtu jāizlab, vai mēs turpmāk vēlamies šajā teritorijā tā kā ļaut tirdzniecību rūpniecības precēm, tā skaitā ar lietotiem apģērbiem, jo šobrīd saistošie noteikumi mums to atļauj, tad, kad mēs viņus pieņēmām 12. gadā, tad mēs to ielikām. Ja mēs to turpmāk negribam redzēt, tad mums būtu jāgroza saistošie noteikumi un jāsvītro šīs te rūpniecības preces. Attīstības komitejā par to bija liela diskusija, bet tā arī pie konkrēta kopsaucēja nenāca, jo jautājums ir, ko darīt ar šīs personas iesniegumu. Šobrīd viņai ir izsniegts uz mēnesi, vai mēs ļaujam tirgoties ar šīm lietotiem apģērbiem šajā laukumā vai nē. Paldies. Mēs grozam noteikumus, no kuriem mēs izslēdzam ārā. Tātad šodien, es pārjautāšu pirms es dodu vārdu, tātad šodien mums ir konceptuāli jābalso vai veikt grozījumus, un ja ir šie grozījumi, tad viņi jāvirza uz marta sēdi. Vai marta sēdi viedot grozījumus šajos saistošajos noteikumus. Tātad sanāk, kad līdz brīdim, kamēr šie grozījumi ir veikti, tirdzniecība var notikt. Viņa juridiski varētu notikt. Un tad, kad noteikums stājas spēkā, tad tas nozīmē ar aprīli varētu būt ātrākās izmaiņas. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi vai iebildumi? Lūdzu, Edvins Šēfers. Deputāts Šēfers, man jautājums, vai to nevar atdalīt divās daļās, ka rūpniecības preces un atdalīt lietotas apģērbs tikai jārāda, jo, ja mēs tur veiksim tirzniecību, kā tur kioski vai kas, tad iznāk, ka ir nekāda rūpniecība tirgot. Es jums gribu tātad, tas, kas mums ir jādala, mēs nerunājam par kioskiem, kas būs kioski, kuros mēs būs pastāvīgās tirzniecības vietas, kurā varēs šo veikt. Mēs šobrīd runājam par ielu tirzniecību, un ielu tirzniecība ir tāda, kura tiek veikta vai nu uz jau uzstādītiem galdiem, uz kuriem no rīta vai cilvēks atnāk ar saviem galdiem, vai no mašīnas, vai mobilās tirzniecības vietas, un vakarā viņš ar visām mantām aizbrauc. Mēs runājam par tā ir ielu tirzniecība. Mēs nerunājam par to, ko mēs ļausim kioskos, kas ir slēgtas telpas, kur būs nomas attiecības, kas nebūs ielu tirzniecība. Vai deputātiem vēl kādi ierosinājumi? Lūdzu, Šēpers, otrais.
Iebildumu Normāns Vēdē. Viņš vēl sen nedrīkstēs tirgot uz ielas. Nē, protams, ja mēs runājam, jā. Ja mēs runājam par rūpniecības precēm, vai mēs varam arī atstāt rūpniecības preces un izņemot, tad mums ir rūpniecības preces ietver arī sporta preces. Ja mēs gribam pateikt, ka mēs neļaujam tikai ar lietotiem, tad mums ir jāpasaka izņemot lietotas preces, bet vai mums nākamā reizē nebūs tas, ka kāds atnāks ar jaunām džinsu biksēm un tieši tāpatās uzliks? Tas mums neatrisinās šo problēmu. Bet jautājums bija, labi, viens ir šis tirgus laukums, kur mēs nevēlētos rūpniecības preces, bet ja mums ir, lieli svētki, gaujas svētki un tam Šeit nav stāsts par publisko pasākumu laikā. Tātad publiskie pasākumi tiek Publiskiem pasākumiem atbilst, uz viņiem ir cits nākošais punkts, kad par publiskiem pasākumiem ir cits regulējums, kurā mēs šim pasākumam atbilstoši atļaujam. Mēs runājam par ikdienas. Vai ir vēl kādi jautājumi, iebildumi? Lūdzu, Adrīkēši. Jautājums man nav iebildumi, vienkārši es gribēju dalīties ar savām domām deputātiem, jo jebkurā gadījumā, ja pie cilvēka, kas tirgojas ar lietotu apģērbu, nenāktu cilvēki pirkties, tad viņi jau sen nestrādātu tur. Un jebkurā gadījumā lielākā Ādažu novada iedzīvotājs domāju, ka viņi apmeklē šo iestādi. Mēs pagājušajā reizē arī finanšu sēdē runājam par to, ka viņai ir veikaliņš pirmajā ielā, bet jebkurā gadījumā pirmā iela tā ir tāda iela, kur cilvēki pamatā atbrauc no darba un iet gulēt. Tur nekādu daudz veikalu nav. Turpat vēsturiski paskatoties, ja bijis vecajos sadzīves pakalpojumos kafejnīca, viņa arī nomira pēc vairākiem gadiem. Ja? Cilvēku plūsma lielākā notiek pa galvas ieti. Tā būs mūsu galvenā iela, viņa arī tagad ir galvenā iela. Es vienkārši domāju, ka nevajadzētu to tirzniecību atļaut ielas malā, bet vajadzētu kaut kur dziļāk. Viņai šobrīd ir iedots tieši dziļāk, bet es saprotu, ka tas nemaina būtību, kā tas tagad izskatoties. Viņai šobrīd vairs nav malā. Viņai iepriekšējo gadu bija malā pie šī malējā kioska malā. Viņai ir iezīme. Šobrīd pie paša ielas, kādreiz bija pie būtības, bija vēl kāda. Viņai ir tajā plānā par vidu, tur, kur tāds kāds man ir iedots ar sazīmētām vietām. Kolēģi, varbūt mums nevajadzētu runāt par kādu konkrētu, kaut arī iesniegums bija par konkrētu tirzniecību, bet pēc būtības. Vai mēs uzskatām, ka vēl 2011. gados vajag tā kā 90. gadu sākumā tirgoties uz ielām rūpniecības precēm, vai nav kaut kas mainījies jau tirgu? Vai nav mainījies lietu kārtībā, vai nav tomēr jau citi laiki un cits veids, kā pārdot apģērbus vai radioaparātus un tā tālāk. Jā. Lūdzu? Viņas norādām kaut kādu vietu, cilvēks tur tirgot, ja viņam kāds tā. Nē, mēs esam tie, kuriem ir tiesības noteikt kādas preces, mēs ielu tirzniecību atļaujam. Ar saistošiem noteikumiem. Ja mēs teiksim, tad ir tirgus laukumā, cilvēks iebrauc ar, viņš var tirgot tur, fēni. Ja viņš saņem tirzniecības atļauju, tad viņš var, bet lai viņam varētu uz rūpniecības precēm izsniegt ar šiem pašiem fēniem, tad viņam ir vajadzīgs šī atļauja, tad regulējums ir vajadzīgs saistošajos noteikumos, kas mums šobrīd arī ir atļauts. Šobrīd arī ar fēniem tirgojas, un es zinu, ka arī ņem ar džinsu biksēm tirgojas. Tas ir tas, par ko šobrīd vai mēs to turpinām atbalstīt, vai doma vispār rūpniecības preces izņemt ārā. Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Vai varam balsot? Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta tātad nevis saistošos noteikumus, bet koncepciju, grozīt saistošos noteikumus. Nāko sēdēm izslēdzot rūpniecības preces. Un tātad pašus noteikumu grozījumus izskatot marta sēdē. Šobrīd mēs viņus vēl neizskatām, tirzniecība var turpināties līdz brīdim, kad šie grozījumi tiek fiziski sagatavot un balsot. Jautājums ir, vai mēs dodam mandātu juristiem strādāt pie šī jautājuma. Kā
Varšķieks vai mēs nezinu? Tad jums ir, ja ko konkrēti, tad jums ir jāuzskaita. Tas viss, kas tiešām, man liekas, mēs no tā laika esam prom, bet kā to var? Nē, tad mums ir jāpasaka, mēs atļaujam sporta un atpūtas piedarumu, tad ir konkrēti jāuzskaita kāda veida preces. Kolēģi, ja mēs viņu visu ne... Deputāti nevēlas varbūt uzskaitīt vietu, kur mēs atļaujam lokalizēt vietu, kur tieši. Varbūt es savu viedokli, es pirms 10 gadiem biju Saeimas deputāts, bija šāds pats liela ņemšanās, kad bija diskusija par tirgiem. Iedodiet man sektorus, viņi iedos to vietu. Un par kases aparātu lietošanu. Ja? Un viennozīmīgi valsts politika jau 10 vai pat 11 gadus atpakaļ bija tātad no ielu tirzniecības izņemt rūpniecības preces, saglabāt tikai mājapmantniecības ražojumus un to, ko cilvēks izaudzē dārzā. Līdz ar to te ir jautājums vairāk nevis, vai kādam tas ir ērti, bet vai mēs kā sabiedrība uzskatām, ka šāda tipa preces, kuras cilvēki paši neražo, ir pareizi. Tātad, vai tas būtu vienkārši pareizi, vai mēs to vēlamies redzēt, jo laiki mainās un arī tirgus laukums mainās fiziski. Mēs īsti varbūt maz negribam redzēt. Mums vajag nedaudz palīdzību. Grāmatā mums ir atļauts grāmatā, bet pieprasījuma nav. Viņiem arī atsevišķi ir nodeļa savādā. Bet varbūt kolēģi daram tā, ka... Mēs teiksim vēlāk, ka maltā tās lietotās preces, ja viņas netiekot, ko arī teica, tad nebūtu pieprasīt norādīt vietu un cilvēku tirgošēt kūkus. Jo te man jāsauc punktam, kurš vada sociāli. Man liekas, ka mums tomēr ir pietiekami tas īpatsvars cilvēks, kuri pērk šīs lietotās preces. Un mēs nevaram to daļu iedzīvotājs ikdienas. Vienkārši nolikt vietu, bet nav mums tālpas. Mums ir tālpas. Kur ir tālpas? Kioskā iekšā, nedarīt uz vielas ārā. Es jums vēlreiz saku, ka tas, kas būs iekšā telpās, neatiecas uz šiem noteikumiem. Tas, kas būs iekšā, mēs runājam tieši par āra tirdzniecību. Kioskos tā nebūs ielu tirdzniecība. Tās būs pastāvīgās tirdzniecības vietas, kuri viņi īrēs šo te namiņu un to, ko ļaus to tirgos. Tāpēc uz šo neatiecas šie noteikumi. Runa ir par, kā es teicu, kur atbrauc vai ar teltīm, vai ar mašīnām uz vienas dienas tirdzniecību. Uzliek galdu, vakarā viņš paņem galdu un aizbrauc. Tas tikai vasarā, piemēram, kāpēc tās paši makšķēt? Viņš taču neīrēs mums to māju. Protams, pusotru mēnesi. Tad es saku, tad ir jānosauc, kura veida preces mēs atļaujam. Bet zem apģērbiem iet arī gan lietot apģērbi, gan džinsa bikses, gan jebkas. Ielas tiešām nevajadzētu. Bet kolēģi tiešām... Bet tirgu labi tirgu. Tirgus ir būvlaukums šogad, bet jautājums ir tiešām, mēs arī mēs tikai runājam par tām tirdzniecības vietām, kuras mēs ar saviem saistošiem noteikumiem esam noteikuši. Un divas no tām ir pašvaldības. Tas Gāves iela 7 un otra pašvaldības tirdzniecības vieta, kur vispār varētu ar kaut ko tirgot, ir Kadaka pie veikala, ko mēs esam noteikuši par tirdzniecības vietu. Tad mēs par tām arī šobrīd prasa mūsu konkrētajā. Nav stāsts, vai viņi ir tuvāk, iedodiet man plānu tālākā galā. Neviens jau šodien nezina, kādā veidā nāk šīs komunikācijas, vai tur visu laiku varēs stāvēt. Vai tas galds no tā, ka viņš ir 5 metri tuvāk uz vienu pusi vai uz otru pusi, maina to kopskatu, jo vienalga tas laukums tūliņ būs pliks, un lai kur viņi stāvēt, tas ir redzams. Es gribētu teikt, ka es negribētu redzēt lietotas mantas, tā skaitā apģērbu un apklāps. Tad mēs nevaram ierādīt vietu konkrētu
teiksim, konkrēti... 150 metrus no šīs tirzniecības vietas viņai ir stacionāra tirzniecības vieta. Gaujas laukums ir viss. Mēs nestrīdamies, vai viņi stāvēs tur vai šeit. Mēs runājam par kompleksu kā tādu, jo nav stāsts pa vienu. Ja mēs atstājam noteikumos, man ņems ar džinsu biksēm, man ņems ar beļu. Tas nav tikai, mēs neradām noteikumus vienam cilvēkam. Jā, bet mēs, teiksim, šīs sentuāla rakstura preces, samērā par otru gaidu cenu var būt pieklājīgs kvalitātes. Tas ir šīs sezonas preces, vasarā atšķiras, rudenī vēl kaut kā. Mums tad viņas ir jānodefinē, kuras ir tās sezonālās preces, kuras mēs ļaujam tirgot. Kolēģi, man ir priekšlikums šodien atbalstīt to, lai juridiskā daļa izstrādā grozījumus saistošos noteikumos. Ja deputātiem ir kādi īpaši priekšlikumi izdalīt rūpniecības preces pa grupām, kuras būtu tās atļaujamās, lūdzu iesniegt šos priekšlikumus, lai viņus var iestrādāt un mēs varētu par viņiem diskutēt un lemt. Bet tā ātrumā neviens tāds makšķerkārts neiezīmēs, kurš būtu tas vēlamais rūpniecības preču veids, ko mēs vēlētos. Mājamatniecība, un mums jau tas, kas ir mājamatniecība, jau ir atļauts, viņš neiedzīm šīm rūpniecības precēm. Bet, tātad ir. Es nezinu, vai jūs gribat pie galvenās ielas. Ja mums ir iezīmējis antikvārs vai kaut kādas tādas lietas, kuras tiešām atbilst tirdziņa raksturam, ok, bet ja iet runa par šīm te jauno laiku ķīniešu vai neķīniešu precēm vai drēbēm, tas īsti nav tas, ko tiešām atbalsta. Būtu jāatbalsta. Rīgā to nevar darīt, municipālā policija tos cilvēkus ņem ciet. Ar ko ādaži atšķirās? Kur tas ir? Lūdzu, dodiet piemērus, kurās pašvaldībās tiek atļauts rūpniecības preces. Es nezinu nevienu šādu pašvaldību. Nē, ir Carnikava arī ir atļauts, tā skaitā ar lietotām precēm. Tas ir katrai pašvaldībai, tas ir tiešām individuāli. Tad, ja tas ir estētiski, lūdzu, dodiet šos piemērus, nobildējiet, bet tā kā izskatās Gaujas iela pašā centrā, tas nav estētiski. Tas nav, ja mēs vēlamies sakārtot centru, liekam tur milzu naudu, visu gribam pārtaisīt, tad darām to pa visu laukumu. Mēs nevaram tikai kaut ko čubināt un kaut kā iet pa vecam. Vai varam atbalstīt un tātad diskutēt šo jautājumu jau, kad kā saistošo noteikumu grozījums marta domas sēdē? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta virzīt šo jautājumu uz domas marta sēdi? Kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi martā. Par nolikumu atbalsts konkursa iedzīvotāju iniciatīvām sabiedrība ar dvēseli. Ziņo Inga Pērkona. Tātad vienīgās izmaiņas ir punktā 8.7. Tad nebūtu izgrozījums. Vai deputātiem ir iebildumi vai varam atbalstīt? Iebildumu nav, lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījums nolikumā atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām sabiedrība ar dvēseli. Nolikums. Vienbalsīgi. Dienas kārtības, tātad 5. bloks, Finanšu komitejā izskatītie jautājumi. 14. dienas kārtības punkts par dalību projektā Proti un Dari, ziņo Inga Pērkona. Lūdzu. Jautājums par dalību projektā Proti un Dari tika izskatīts divās komitejās, sociālās komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē, un abās tika atbalstīts un virzīts domas sēdē apstiprināšanai. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piedalīties projektā Proti un Dari. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai, ziņo Kristīna Verte.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu uzsākt tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai, plānotajiem projektiem Muižas ielā Emuri un Jaunkuls un uzsākt Muižas ielas tehniskā projekta papildināšanu, piešķirot nepieciešamo finansējumu 20 500 eiro, nodrošināt pašvaldības līdzekļiem. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 16. dienas kārtības noteikumu punkts par noteikumu par dāvanu bērnu piedzimšanas gadījumā projektu ziņo Natāļa Krasnova. Tika izstrādāti iekšēji noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā mēs dāvanas jaundzimuša bērnu vienam vai abiem vecākiem. Šie noteikumi ir atcelti finanšu komitejā. Vienīgais jautājums bija, kā izskatās tās dāvanas. Šodien es varu parādīt, kā izskatās tāda dāvana, ko mēs dāvinām tikai deklarētiem. Un tā grāmata, ko dāvinām mēs visiem. Šī grāmata arī ir personalizēta. Mēs tagad tā kā rakstam bērnu vārdu un arī personalizēta personalizēta vārdu. Var palaist riņķī un pēc tam atpakaļ. Paldies! Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta noteikumu projektu par grozījumus noteikumos par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Zemes jautājumu ziņo Volijas Kuks. Liegas. Tas ir regulāt un apmīšanas ietaisēm jāuzveļ Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu piekrist sabiedrībai The House of Janagat iegūt nekustamā īpašuma Liegas zemes gabalu 1,4 hektāru platībā rūpniecības uzņēmumu apbūvē? Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta nomas līguma termiņu pagarināšanu līdz 16. gada 31. decembrim. Tātad personai īpašumā Vīnetes dārza numurs 14. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies! Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta punktā 2.2 minētās fiziskās personas iesniegumu un atteikt, pagarināt zemes nomas lūgumu adresē Vīnetes numur 56A. Lūdzu balsojumu, kurš piekrīt atteikt nomas līgumu pagarināšanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta piešķirt fiziskai personai nomā līdz 16. gada 31. decembrim nekustamā īpašuma Vinetas mazdārziņu numuru 10 zemes gabalu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 18. dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu dzēšanu Sijā Baltazara nams. Ziņo Anete Vaivada. Finanšu komitejas sēdē tika atbalstīta parādu dzēšana Baltazara nams, 6. oktobra parādības izpētes komercreģistru. Lūdzu atbalstīt. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta dzēst Sijā Baltazara nams nekustamā īpašuma nodokļu parādu sakarā ar to, ka uzņēmums ir dzēsts no uzņēmuma reģistra. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu Sijā Stone Development. Finanšu komitejas sēdē tika atbalstīta parādu dzēšana Sijā Stone Development, pamatojoties to, ka parādnieks ir izpētes un Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu Sijā Stone Development sakarā ar to, ka tas dzēsts no komercreģistra. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu Sijā Lateko Food. Natāļa Krasnova. Šodien saņemts iesniegums no Sijā Lateko Food, kurā lūgts atbalstīt un piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu. Izvērtējot visus materiālus un konstatēt, ka visi priekšnoteikumi atvieglojumu saņemšanai ir iestājušies, un Finanšu komiteja atbalstīs šis jautājums, tāpēc lūdzu atbalstīt arī to. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta piešķirt Sijā Lateko Food nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 25% apmērā. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Ādažu novada domas 11. gada 22. februāra noteikumos numur 8. Saistošo noteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Ādažu novadā projektu. Ziņo Natāļa Krasnova. Ņemot vērā Finanšu ministrijas ieteikumus izstrādāt saistošos noteikumus, ir izstrādāta grozījumi saistošos noteikumos par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Ādažu novadā, kuros ir ietverti papildus nosacījumi atvieglojumu piešķiršanai saimnieciskās darbības veicējiem, nosakot, ka kopējais atbalsts nevar pārsniegt zem ieņemas apmēra, kā arī uzlikt papildus pienākumus saimnieciskās darbības veicējiem iesniegt pierādījumus, kas apliecina šo faktu. Tāpat ir grozījumi saistībā ar 2015. gada 1. janvārī stājušos grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli, ar kuru vairs netiek piemērots atvieglojums 1 gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas eksploatācijai, neatlikt par nekustamā īpašuma nodokli saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētas sētas. Tāpēc arī bija nepieciešams grozīt noteikumu 311 punktu, kurā ir iekļauts šis termiņš, kā arī noteikumi ir papildināti ar brāliem nodokļu maksātāju kategoriju, kuriem piešķirams atvieglojums, nosakot atbilstošo atlaistu apmērs, tas ir 5%, tas ir īpašniekiem, kuru zemes atrodas sūkņu stācijas. Šie atbalsta grozījumi atbalstot Finanšu komiteju, un tāpēc lūdzu arī atbalstīt komisiju. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Ādažu novadā. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par noteikumu Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldību projektu ziņo Anete Vaivade. Saskaņā ar finanšu stabilizācijas plānā norādīto tika izstrādāti noteikumi par Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldību. Noteikumi tika apstiprināti Finanšu komitejas sēdē. Lūdzu deputāts atbalstīt. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta noteikumu projektu Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldību. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības noteikumu ziņo Gunts Torietis. Lūdzu. Sagatavotais noteikumu projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Lūdzu Guntu atbalstīt arī.
Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus, noteikumus, pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības noteikumu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ādažu novada administrācijas nolikumā. Ziņo Gunts Burietis. Lūdzu. Grozījumi tika izskatīti un atbalstīti Finanšu komitejā, skatītā redakcionālās izmaiņas, lūdzu atbalstīt. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus Ādažu novada domas administrācijas nolikumā. Kurš par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 25. dienas kārtības punkts par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu. Ziņo Everita Kāpa. Minētais jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā. Finanšu komiteja izvirzīja kandidātus, par kuriem arī nobalsoja komisijas sastāvu. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu 6 cilvēku sastāvā. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lielais par. Elvidāls par. Valērija Dilāna par. Ārs Brods par. Lielais Pulters par. Pēters Pulters par. Māris Strindžuks par. Pēteris Balzāns par. Juris Natūrāls par. Karīnas Puda pret. Antija Kieša pret. Par. Paldies. 14 par, 1 pret. Lēmums pieņemts. 26. dienas kārtības punkts par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu. Ziņo Everita Kāpa. Tātad saskaņā ar grozījumiem likumā par tādas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir noteikti grozījumi, ka, lai iesniegtu likuma projektu izmaiņas, ir nepieciešama parakstu apliecināšana, un šo parakstu apliecināšanu ir jānodrošina arī pašvaldībām. Pašvaldība ir tiesība noteikt maksu, ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, tad ir sagatavot grozījumi šajā redakcijā, kur mēs uzskatām par kopējās, un tātad ieskaitot PVN, ir eiro 50. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projektu par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu, nosakot maksu kopā ar PVN eiro 50 par parakstu apliecinājumu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ādažu novada domas 13. gada 23. jūlijas saistošajos noteikumos 019 Ādažu novada pašvaldības nolikums. Projektu ziņo Everita Kāpa. Ņemot vērā, ka mums ir grozījumi lēmumi par to, ka izveidojas jaunu štatu vietu un vienu štatu vietu likvidējas, tad ir veikti šie grozījumi. Komitejas sēdē bija debata par šo nosaukumu izglītības darbu un jaunības lietu speciālisti, bet tā noskaidrojās šis kodu klasifikatora, un nosaukums ir pareizs. Papildus no finanšu sēdes ir nācis 117. punkts, par kuru ir ierosināts kancelēri, bet arī kancelēri došu vārdu. Lūdzu. Kancelējas vadītāja Eugenijas Redenka. Grozījumi ir inicēti, lai saskaņotu normas, kas ir atrunātas pašvaldības nolikumā ar normām, kas ir atrunātas likumā par pašvaldībām 37. pantā. Saskaņotām bez divas normas. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu deputātu balsojumu. Lūdzu. Karīnas Puda. Sakarot ar 117. pāntu. Būtu ļoti labi, ja viss tas attiecas uz visiem deputātiem. Ja opozīcija var turēt rokas 5 minūtes, 10 minūtes, un neviens nepievērš uzmanību. Ja no koalīcijas jūs runājat bez pacelšanas rokas, pat minēt par to jautājumu, kad mēs runājam par Tamaru, par tirgus laukumu. Kerola Davidsona runāja nepacelot roku, neviens viņu neteica. Ja? Lūdzu paceliet roku, lūdzu vārdu uzvārdu, lūdzu 2 minūtes. Ja? Tāpēc es uzskatu, tas ir, un kā ir vairāk kā 2 reizes. Ja es vēlos izteikties, man ir vēl jautājumi, es uzskatu, es varu izteikties tik, cik es gribu. Tātad nolikums paredz to, ka domas priekšsēdētājs dod vārdu
Un kādā veidā, vai paceļot roku vai savādāk, tas nav reglamentēts. Diemžēl, ja jums ir kāds priekšlikums, jūs varat viņu rakstiski piedāvāt, mēs varam arī viņu izskatīt uz nākošo domu sēdi un iestrādāt. Bet šāda prasība domu sēdē drīkst runāt tikai tad, ja vārdu devis priekšsēdētājs, mums jau ir apstiprināts. Vai jūs vēlaties par to diskutēt, vai noteikti, ka tikai ceļot roku drīkst runāt, vai kā savādāk? Vai mēs paliekam pie esošās kārtības un izmaiņas ir tikai tās, kas ir šeit minētas, kuras ir noteicis likums, tātad, ka var uzstāties ne vairāk kā 2 reizes pa 2 minūtēm. Viņi jau bija iepriekšējā redakcijā. Tas, kas ir mainījies no iepriekšējās redakcijas, ir izņemts laukā teksts. Ja deputāts vēlas, lai viņa teiktais tika ieprotokolēts, viņam šis lūgums ir jāsaka pirms uzstāšanās. Vai runa pirms tās nolasīšanas rakstiski jāiesniedz sēdes protokolā. Deputāts nevar pieprasīt, lai tiktu ieprotokolēts cits personas teiktais. Tas ir tas, kas ir izņemts no šī punkta. Šī tik tā punkts ir tādā pašā redakcijā, kāds jau bija šūtīt. Skaidrs. Tātad informācija mums ir arī saņemts varam protokols, kad tas ir sūtīts pirms pusgada, kurā tā tad ir atrunāta šī te situācija, ka tātad es citēšu vienlaicīgi vēršam uzņēmību, ka Saeima nepārprotami 13. gada 31. janvāra likumā grozījuma likumā par pašvaldībām ir izslēgusi 37. pantu 3. daļas 1. teikumu, kurš paredzēja, ka ik viens domas deputāts var pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Līdz ar to likumā vairs nav noteiktās deputāta tiesības pieprasīt obligāti viņa viedokļu atspoguļošanu protokolā. Tātad, mēs esam likumu paklausīt pašvaldību, mums likums būtu jāpilda. Tātad, vai varam deputātu balsot par grozījumiem pašvaldības nolikumā? Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis par. Heraldāts par. Valērija Plūrams par. Liāna Pūpura par. Pēters Pūters par. Mārs Piņģuks par. Pēteris Valzons par. Zentonos par. Edīņš Šepers par. Paldies. 13 par, 2 pret, lēmums pieņemts. 28. dienas kārtības punkts par tehniski sociāla ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā. Ziņo Inga Pērkona. Jautājums par tehniski sociāla ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībā Ādažu novadā tika izskatīts un apstiprināts finanšu komitejas sēdē Vai deputātiem ir jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu par tehniski sociāla ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā? Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju izvērtējumu ziņo Inga Pērkona. Lūdzu. Arī šis minētais lēmums projekts tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē, kad virzīts domas sēdē. Klāt ir pievienots arī pēc lūguma Carnikavu novada domas protokols, kurš šis pats jautājums ir diskutēts blakus pašvaldībā. Vai deputātiem ir jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu par pētījumu izglītības sistēmas modeļu izveidēji kopīgi ar Carnikavu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis par. Heraldāts par. Valērija Plūrams par. Ārts Rots par. Liāna Pūpura par. Pēters Pūters par. Mārs Piņģuks par. Pēteris Valzons par. Juris Zentonos par. Edīņš Šepers par. Karīnas Budapet. Atrija Kieša par. Paldies. 13 par, 2 pret, lēmums pieņemts. 30. dienas kārtības jautājums par grozījumiem domas 14. gada 25. novembra nolikumā numurs 16 par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu naudas balvām. Ziņo Pēters Slupka. Grozījumu izskatīt finanšu komitejas sēdē un apstiprināt ar lūgumu domē. Lūdzu
deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījums nolikumā par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālu atbalstu un naudas balvām. Kurš par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 6. jautājuma bloks. Citi jautājumi. 31. jautājums par skolēnu uzņemšanu 1. klasē 15. 16. mācību gadā. Ziņo Pēteris Balzāns. Ziņo Dāca Donka, lūdzu. Esmot saskatījusi bērnu skaitu pirmskolas izglītības iestādēs un apskatot skolu mācību kabineta uzdevumu, es ierosinu un apskatinu lēmumu, ka pamatizglītības programmā mēs varam nokopēt 6 klases ar skolu apskatot skolu skaitu 28, un pamatizglītības mazāk nekā programmā mēs varam nokopēt 2 klases ar skolu skaitu 14. Lūdzu, jautājums. Es gribu tēt, cik mums liela ir viena klase? Viena klase 7, 8, 17 gadus viena. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, deputātu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu? Atbalstīt, tātad noteikti 7 klases ar latviešu plūsmā, tātad pamatizglītības programmā 28 skolēni un mazākumtautību programmā 15 skolēnu skaitu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumu Ādažu novada Domas 11. gada 27. decembra saistošajos noteikumos numur 37 saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērnu piedzimšanu. Ziņo Everita Kāpa. Ņemot vērā par sociālā dienas vadītāju slimumu, tad mēs sociālā komitejā izskatījām grozījumus dzimšanas pabalstā, un šajos grozījumos ir viens, ka mēs esam likvidējuši šo noteikto deklarēšanās ilgumu, kas mums bija noteikti 6 mēneši. Par pamatu tam ir ņemts valsts kontrolas veiktais atziņums par citu pašvaldību saistošajiem noteikumiem, tā skaitā sociālo palīdzību, kur valsts kontrole uzskata, ka tas, kāda deklarēšanās ilgumā nosacījums, pie kura izsniedz pabalsts, nenosaka vienādus apstākļus visiem vecākiem. Tā skaitā ir pārceļās no vienas dzīves slogu uz budžetu, tas īpaši neatstāja, jo ņemot vērā iepriekšējo gadu, tie ir 2-3 bērnu gadā. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi, vai varam balsot? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta grozījums Ādažu novada saistošajos noteikumos numur 37 par Ādažu novada vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērnu piedzimšanu? Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 33. dienas kārtības jautājums par Ilses Petersonas Iezeponakas iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas uz prombūtnes laiku. Tātad esam saņēmuši deputātas iesniegumu, ar kuru paziņo deputāti, ka no šī gada 10. marta saistībā ar grūtniecības dzemdību un bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku tiek nolikts deputātu mandāts līdz brīdim, kamēr bērnam iestāsies 1 gads. Un tāpēc, ka Ilze vēl turpina darbu līdz 10. martam. Viņa vēl vadīs komiteju. Mums būs komitejas sēde, bet Ilze vēl nepazūd. Jā. Tātad tas ir informatīvs ziņojums, par šo mums lēmums nav jāpieņem. Bet, jebkurā gadījumā, ja šodien apsveicam Ilzi ar šo patīkamu un gaidāmo notikumu un par iecinu. Lūdzu, deputāti, nesakauties. 34. dienas kārtības jautājums par deputātu kandidātu apstiprināšanu. Tātad esam saņēmuši iesniegumu. Tātad esam saņēmuši informāciju no vēlēšanu komisijas, kas informēja, ka nākamais
ka balsu skaitīšanas galīgā rezultāta nākamais kandidāts ir Edgars Verners, kurš tātad uz Ilzes Petersons Iezaponekas prombūtnes laiku tātad varētu stāties kā nākamais kandidāts. Un arī tātad ir lūgts Werner kungam paziņot savu lēmumu piekrist vai noraidīt šo piedāvājumu nevēlākā līdz šī gada 23. februārim. Un esam saņēmuši Edgara Wernera iesniegumu, kurā viņš piekrīt būt par deputātu, aizvietojot Ilzi Petersonu Iezaponeku uz prombūtnes laiku. Un informēja tātad, ka mums Edgars Werners būs arī jāievēl 2 pastāvīgajās domas komitejās. Un viņš ir izteicis vēlmi darboties izglītības komitejā un finanšu komitejā. Bet par šo mums lēmums būs jāpieņem šodien, ja? Tātad, bet vienkārši procedūra ir tātad Ilze Petersona Iezaponeka vēl 10. aprīlī vada izglītības komitejas sēdi. Nē, 4. martā. Kurā tātad pēc sēdes viņa noliek savus pilnvaras un komiteja būs jābalso par jauna vadītāja izvirzīšanu un akceptēšanu no komisijas locekļu vidus. Tātad tas zināšana par procedūru. Tātad arī šis jautājums mums ir jābalso par Edgara Wernera ievēlēšanu finanšu komitejā un izglītības un kultūras komitejā. Un sociālā. Tātad, ja viņš vēlas, bet viņš nav izteicis vēlēm. Bet to mēs varam, bet mums iesniegumās nevarēs. Lūdzu, Everita kā? Tas nenozīmē, kad Werneram ienākot par deputātu, ir noteikti jābūt tajās komitejās, kurās bija, ja viņš ir izteicis vēlmi šobrīd tikai 2, tad par to arī ir jābalso. Tas, ka tur būs viens cilvēks mazāk komitejā, sociālā, tas neko. Juridiski tas neko nemainīs. Komitejā ir noteikts maksimālais skaits, kas nevar pārsniegt 51%. Un Edgars Werners tāpat saglabās savas iespējas izvirzīt sevi citās komitejās vai mainīt. Tas ir viņa patiesībā attīstības komiteja, kurā mums jau ir šis maksimālās skaits. Ja viņš vēlēsies darboties sociālā komitejā, viņš to var jebkurā brīdī, tāpat kā jebkurš no jums pieteikties, ka jūs gribat komitejā un doma apstiprināt. Tātad šobrīd mēs varētu balsot par 2 komitejām. Ja ir saņemts jauns priekšlikums par vēl kādu komiteju, mēs arī varētu tad atsevišķi balsot pēc šāda iesnieguma vai pieprasījuma saņemšanas. Tad lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta topošā deputāta ievēlēšanu izglītības komitejā un finanšu komitejā, tātad par locekli. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 35. dienas kārtības jautājums par grozījumu 12. gada 28. augusta apstiprinātā iepirkuma komisijas reglamentā ziņo Everita Kāpa. Šis jautājums tika debatēts finanšu komitejā, un priekšlikums ir, kad iepirkums līdz 4000, kas ir noteikts iepirkuma likumā, cenu aptaujas noteiktā kārtībā veic pašas iestādes. Un iepirkuma komisija ir tā, kas apstiprina veikto cenu aptauju rezultātus, vai arī šo procedūru veic jauni, ja uzskat, ka viņi nav veikti korekti. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš atbalsta grozījumus reglamentā, ādažu iepirkuma komisijas reglamentā? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jā, Pēters Pulkins par. Māris Piņģuks par. Pēters Balzans par.
Paldies. 10 par, 5 pret. Lēmums pieņemts. Par domas priekšsēdētāja atvaļinājumu ziņo Laila Raiskuma. Laila Raiskuma nav, ziņo pats Sprindžuks. Tātad domas priekšsēdētājs ir izteicis vēlmi piešķirt, jeb saņemt igadēju atvaļinājumu 9 kalendārās dienas no 16. marta līdz 24. martam. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad un pamats ir valsts darba likumdošana, kas man ļauj atpūst. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta domas priekšsēdētāja atvaļinājumu. Kurš par? Es nepiedalos balsojumā. Tad 14 par, 1 nepiedalās balsojumā. Paldies. Un līdz ar to arī saistīts tātad ierosinājums, kurš mums būtu jābalso. Tātad 24. mārts ir otrdiena, ņemot vērā, ka es varētu vēl nepaspēt uz domas sēdi, ir ierosinājums pārcelt domas sēdi uz trešdienu, 14. un skatīt tātad domas dienas kārtību dienu vēlāk. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, Adrija Keiša. Es domāju, ka nav vajadzīga pārcelt sēdi, jo tev taču ir 2 vietnieki. Viņi divatā taču spēs novadīt vienu sēdi. Paldies, lūdzu. Kādības būtu, domā līdzīgs. Kādēļ Keišies vajag atstāt otrdienu. Paldies. Man priekšlikums piekrist pārcelt. Pēters Balzāns pārcelt par vienu dienu, ja jūs pats vēlaties vadīt domas sēdi, un jūs atgriezīsieties, nav nekāda problēma. Ļoti vēlos vadīt domas sēdi. Vēl kādu priekšlikumu? Vai varam balsot? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta domas sēdes pārcelšanu no 24. marta uz 25. martu. Kurš par balsojumu? Tā personāla balsojuma, kurš nepieciešams. Valērija Kulāns par. Jā, Kulturs par. Pēters Kulturs par. Mārs Sprindžuks par. Pēters Balzāns par. Paldies. 12 par, 3 pret. Lēmums pieņemts. Un tagad mēs izskatīsim 7. jautājumu bloku papildus jautājumu, no kuriem tātad vienu mēs jau izskatījām pie attīstības komitejas. Tātad 2 jautājumi. Numur 38 par nolikuma projektu Ādažu nodu Vāriņtiesas nolikums. Ziņo Jānis Krasakovs. Šo nolikumu sākotnēji varēja izskatīt sociālo komiteju starplaikā starp sēdi un komiteju. Direktors pievienoja savus piedāvājumus runāt šo te nolikumu variantu. Palika 2 jautājumi, redakcionāli jautājumi, kur arī vienojamies pirms sēdes par šiem jautājumiem. Tas ir 4. punkts, doma īsteno finansiālo uzraudzību redakcionāli izteikti. Tātad doma īsteno Vāriņtiesas institūciju. Tātad viņš skanētu doma īsteno Vāriņtiesas finansiālo uzraudzību punkts. Tātad. Tas ir analogi kā Rīgas Vāriņtiesas nolēmumā, kad Rīgas Vāriņtiesas. Paldies. Kurš ir otrs? Otrs punkts 13. Atstāt šo nodrošina Vāriņtiesas darbību budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros. Vai deputātiem ir jautājumi vai iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav. Izpildirektors, lūdzu. Es taisnīgi, mums ir 2007. gada Vāriņtiesas nolikums, jau ļoti tāds robusts. Virkni normatīvi akti mainījušies, un tāpēc ir bija samērīgi, ka šis te nolikums tiek apstiprināts no jauna.
Paldies. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus Ādažu novada bērntiesas nolikumā ar tikko formulētajām izmaiņām 4. un 13. 5. punktā. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais dienas kārtības jautājums, numur 39, par Ādažu pašvaldības policijas piedalīšanos projektā Zivju resursu aizsardzības pasākumu Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs, ziņo Oskars Feldmanis. Tad es lūgtu jūs atbalstīt projektu priekšlikumu par piedalīšanos projektā Solīto laukānās dienas, iesaistot valsts Zivju fonda līdzekļus, piešķirot Zivju resursu aizsardzības pasākumu. Un mērķis tam piedaloties šajā projektā ir iegūt papildus materiālu tehnisko nodrošinājumu Ādažu pašvaldības policijai, ko varēs izmantot turpmāk ikdienas darbībā. Un tehniskā specifikācijā, kas ir pielikt klāt, ir tieši tie materiāli tehniskie līdzekļi, kuriem es vēlos pretendēt piedaloties šajā projektā. Tātad videokamera, nakts monoklis, kvadricikli. Jā, tas viss. Tad kopējais maksimālais, ko šajā piedāvā Zivju resursu aizsardzības fonds, ir 10 000 eiro. Es plānoju, ka tie man varētu sastādīt līdz 10, bet es izzīmēju 8 000, jo šajā gadījumā tas neskar manas iestādes budžetu, jo es ceru uz 100% finansējumu no projekta. Tas ir bez mūsu ieguldījuma. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Adrīteiša. Jūs vēlaties kaut ko papildināt pie saviem ambīcijiem, sakiet lūdzu, vai jūs arī darbinieku skaitu palielināsiet? Nē, šajā gadījumā šajā projektā var tikai pieteikties uz materiālu tehnisko nodrošinājumu, un plus, ko es jau neminēju, šeit es arī ielīku klāt darbinieku apmācību. Ne tikai es prasu, ko Pieters līdz, bet vēl pretendēju uz papildus darbinieku apmācību šajā jomā. Es sapratu, jā, bet vai jūsu šodienas darbiniekiem būs liekas? Papildus ir kaut ko nodarbīt? Tātad, kā jau es esmu minējis šajā projektā, atturīgi projekta apraksts, jo mums arī ikdienas pienākumus ir uzskaitīt, ka pagājušo gadu, cik jau mēs esam veikti. Tad mēs kurā gadījumā šos izsaukumus saņemam, mums viņi ir jāapkalpo, un tātad tie ir ikdienas darbos ir. Līdz šim mēs to darām ar esošo materiālu tehnisko nodrošinājumu. Manā uzpēdējā ir šāda iespēja dabūt kaut ko no Zivju resursu fondiem, tas būtu jāizmanto. Es to jums jautāju vienkārši izējot no tā. Drīkstu, jā? Jā, lūdzu. Es to jums jautāju vienkārši sakarā ar to, ka šajā mēnesī bija atnākuši iedzīvotāji runāt par to skolas aizsardzību. Un toreiz bija tāds moments, ka it kā pietrūks darbinieku, ka ir jāpēc izsaukumos. Es tāpēc sakarā par to paralēli domāju. Tātad par skolas aizsardzību mēs runājam 3. martā, izglītības un pērnēsnēdē, bet uz to brīdi jārunā gan skolas aizsardzību, gan arī Zivju aizsardzību un pārējiem ietilpst mūsu ikdienas pienākumus. Un mēs nevaram noteikt ne zivju kursu apdraud, ne skolēnu Nu, bet jūs jau zīves neliekat uz vienu plaukt ar darbiem. Kolēģi, varbūt es nedaudz pārtraukšu. Tātad jautājums par skolas drošību tiešām ir iekļauts. Tātad viņu skatīsim izglītības komitejas sēdē, pieaicinot skolas pārstāvjus, pašvaldības un valsts policijas pārstāvjus, jo tā ir valsts funkcija, un mums vajadzētu dzirdēt visu pušu priekšlikumus, kā šo lietu labāk darīt, un ko mēs kā deputāti varam tur darīt ar budžetu vai organizatoriskiem vai kādiem citiem pasākumiem. Un laipni lūdzu visus deputātus, kam ir interesi par šo problēmu, arī tos, kas nav komitejas locekļi, tātad 3. martā šo diskusiju. 4. martā, otrdien, jā. Trešdien. Tad varbūt šobrīd nejaucam šo diskusiju kopā ar... Tikai jautājumi bija. Jā. Vai vēl kādi jautājumi? Vai varam balsot? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta līdzdalību Ādažu pašvaldības policijai piedalītos projektā ar Zivju resursu aizsardzības pasākumu Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Kolēģi, mēs esam izskatījuši ļoti garo dienas kārtību, 2. stundā. Liels paldies par darbu. Sēdes slēdzu.
Paldies.